Iefamijas Klimentos. Klimento kungs arī ir vairākas reizes Latviju pārstāvējis olimpiskajās spēles. Tā kā viennozīmīgi olimpiskā līmeņa atlēts. Tā nācis koncēls. Iefamijas ir viens no neoficiālajiem pretendentiem šogad uz pirmās vietas titula autoru. Tātad noteikti pavisam vienkārši drīkst pieskarties, jāpieskarties tiem pilotiem, jābūt iztaisnās vogās kustības beigās. Atpūsties drīkst, bet tikai iztaisnotās un nokās. Un ilgāk kā 3 sekundes. Iefamija, tāds rezultāts, ko viņš man pačuks teica, kas varētu būt šodien, ir 215 reizes. Mums ir pāris vīri, kas to cītīgi vēro no malas, kas ir pagājušā gada top 3 uzvarētāji un iepriekšējā gada čempioni. Tā kā ļoti labi jācelā un cītīgi jāskatās. Labākais rezultāts, ko mēs esam fiksējuši pēc šiem noteikumiem, kad aizliegts ir atpūsties, ir 155 reizes pagājušā gada Ventspilī. Labākais rezultāts, ko jebkad esam fiksējuši Sandim Kurbam, kas tur zem sarkanās tēls šobrīd gaida, kad atļāvām atpūsties, bet tu šobrīd tur films nenotika ilgi, kur bija 164 reizes liekam lielāku, neviens nekad par to ciparu nav cilājis, bet pēc kādiem noteikumiem. Jautājums, vai tas šogad tiks pārspēts, jautājums, vai tas šobrīd tiks satriekts pīšos? Aiziet. Citīgi cilvēkiem reizītēji atceries, šeit ir olimpiskā līmeņa airētājs. Unikāls cilvēks, ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules mērogā spriežot pēc saņemtajām medaļām. Iefamijas Klimentos dzīvo šeit Rīgā un ļoti citīgi gatavojās. Šis tieši airētājs tev citīgi ļoti piemērots. Līdz 5,5 tonnas jau ir. Tātad apmēram 4. daļa līdz patreizējiem rekordam. Pēc jaunu notiekam 105 reizēm. Tā ļoti labi. Jāceļ, cītīgi reizīti pa reizītei. Aiziet reizi pa reizē. Ceļam cītīgi. Ceļam kārtīgi. Ļoti kvalitatīvi piegājieni, tā ka tiešām nav kur piesēties. Tiesnesis saka, reizi pa reizi ļoti precīzi iztaisnotās rokās, perfekti, un rokas stienas pieskarās pie krūtīm. Iefamijas faktiski neatpušās, reizi pa reizei ceļ. Līdzīgi arī viņiem airēšanā. Solis pēc soļa, šajā gadījumā airiens pēc airējiena, pretī uzvarē. Tāpat arī šobrīd. Tātad tas rekords, ko mēs saucam, cenšamies pārspēt 155 reizes pēc jauniem noteikumiem un vispārīgās lielākais rezultāts, kas ir kad celts, ir 164 reizes. Vai tas šodien tiks pārspēts? Tas ir lielais jautājums, vai tas šodien tiks pārspēts? Tas ir tas, ko mums vajag noskaidrot. Lēnām un cītīgi. Pēc kā reizi par reizē tas viss arī būs izdarīts. Un reizi par reizē tas viss arī būs sastrētīts. Lēnām pūlēmies 100. reizei, tā kā tā slodze aug, savukārt 100 reizes ir 5 tonnas uzreiz pilsētai. 2 Iefamijas sāka celt, mūsu patreizējais rezultāts pilsētai 48 tonnas. Īsāk sakot, gaidām, cik tad viņš pieliks klāt. Mums mērķis būtu pārsniegt 50 tonnas lokajā laikā, kas man liekas seņo kā izdarīts Iefamijas tādā laikā. Jā, tāpat arī turpinām. Šeit notiek Latvijas spēcīgākās pilsētas Rīgas posms. Latvijas spēcīgākā pilsēta ir spēka tautas sporta. 100 reizes jau ir ļoti labi 5 tonnas pielis. Latvijas spēcīgā pilsēta ir tautas sporta pasākums, kur paši rīdzinieki nāk un paši rīdzinieki ceļ un paši rīdzinieki pārcelā.
Šajā gadījumā 50 kg svaru stieni uz reižu skaitu. Tikai droši turpinām, cītīgi celt un cītīgi pierādīt. To, ka mēs to visu varam pārcelāt un mēs to visu varam pierādīt. Aiziet. Lēnā garā. Jā, pie paša iepriekšējo gadu čempiona arī meitene, kas ir pārcelēja 280 reizes 220 kg stieni. Tā teica, ka tas nostājums ir tajā, ka nevajag steigties, reizi pareizai celt un reizi pareizai sevi parādīt. Vīriem jāceļ 50 kg, kam gala pirmās reizes, jo batoniņš nopelnīts. Jauniešiem un meitenes var celāt arī 20 kg stieni. Protams, tīs labākās jauniešas, labākās vīrus un tīs labākās dāmas. Mēs apbalvosim dienas beigās. 3:10 mums apbalvošana. Līdz 3:00 mēs fiksējam Rīgas rezultātu. Līdz 3:00 mēs fiksējam to, ka Rīga ir pacēlusi. Aiziet. Tā kā cītīgi cilvēki. Ja 200 cilvēki ir paskatījusies tieši raidē, ka šobrīd šeit tas notiek, jo 200 cilvēki visā Latvijā zina, un cerams, ka arī Rīgā zina, ka viņiem jānāk un jāpalīdz savā pilsētā izdarīt vairāk. Nē, mums ir viens ceļi. 130 reizes ir redz, kā lēnām tuvojamies tiem absolūti spēcīgākiem rezultātiem. Šīs mans projekts mums ir noticis jau 4. gadu šobrīd notiek. Mēs esam kopā redzējuši startus no vairāk nekā, ja nekļūdos, 10,000 cilvēku. Un izskatās, ka Jefimijs iet pēc tā lielākā rezultāta, kas no mums ir jebkad redzēts. 164 reizēm pārcelāta 5 kg stienis. Jāsaka, ka lielākais rezultāts summas ziņā nav no vīra. Summas ziņā, cik no pilsētai mums ir no viena jaunieša, kas atnāca pirms 2 gadiem Rīgas posmā, nenolaida 20 kg stieni 45 minūtes un pārcelāja 20 kg stieni 1000 reižu. Tā kā ļoti labi. 150 jau ir pagājušā gada rekords, 155. Tas arī pagaidām rekords pēc jauniem noteikumiem. 164 ir lielākais cipars, ko mēs esam redzējuši vispār. Bet noredzēsim, šogad varbūt tiks pārspērs, šogad varbūt 200 būs apaļais cipars. Tas ir neiedomājami liels rezultāts. 10,000 cilvēku un visas puses no tiem sportistu ir cīnījušies un neviens nav neko tādu parādījis. Jautājums, vai Jefimijs šodien to varēs, vai Jefimijs parādīs to, ka olimpiskā līmeņā atlēti ir kaut kas īpašs un krietni pārāks par ikvienu ikdienas sportistu. 163. 164, tas ir iepriekšējais, kad rezultāts 165. Šis ir jauns rezultāts, ko 3 gadu laikā 10,000 cilvēkiem neviens nekādu nav sasniedzis. Jo Jefimijs Kemēņģels šodien šeit Rīgā aizstāv Rīgu, parāda to, ka Rīga ir raksturs. Jo pēc kādām reizītēm, jo tas smagums nav tajā stienī, tas smagums ir tevī. Tev jāspēj tam iekšējām vēlmiņām, kas saka, nevaru vairs pateikt, nē, tev jāspēj pretoties un pierādīt to, ka tu to visu vari. Aiziet. Reizītēji. Tātad mērķis, ko mēs gaidām no Jefimija 200. Cipars lielākais no, ja mēs esam redzējuši, jau ir pārspērts, šobrīd tas veiks vēl taisīts. Jāsaka godīgi, nav neviena aspekta, kurā Jefimijai piesieties, tehnika ir perfekta. Reiz pareizai cilājot, reiz pareizai parādot, jo Rīgas patieso spēku, ka šeit dzīvo cilvēki, kas ir unikāli visā Latvijā un visā pasaulē. Šis projekts ir unikāls pasaulē, tas nozīmē, ka šis ir ne tikai mūsu projekta Latvijas rekords, bet visas pasaules labākais rezultāts, kas fiksēts šādu veidu sacensībās. Tas ir Jefimijs Kemēņģels, tas ir olimpiskā līmeņā ērākais, kas nāk ceļ reizītē un pierāda to, ka rīznieki var neiespējamo. Reiz pareizai. Ceļam. Kārtīgi. Un Jefimijs nav nekāds jaunais, viņam nav 18, viņš ir veterānu čempions airēšanā visā pasaulē. Tā kā viņš ir viens no spēcīgākajiem, labākajiem airētājiem visā pasaulē. Olimpiādēs ar pielies.
200 reižu rezultāts ir sasniegts. Rezultāts, kas spēļu sākumā likās faktiski neiespējams. Tas ir izdarīts. Fenomenāls rezultāts šodien šeit Rīgā. Fenomenāls rezultāts ne tikai Latvijas, bet visas pasaules mērogā. Šodien notiek Latvijas spēcīgā pilsēta tautas sporta pasākums, kur paši arī pilsētnieki nāk un paši pilsētnieki pilsētu aizstāv. Un šodien šeit mēs redzam to, kā cilvēkam nav robežu. Kad cilvēks var reizi no reizes celt, kad cilvēks var reizi no reizes sasniegt. Šodien Gerhardis Semeņģevs, latviešu olimpietis, nāk un pierāda to, ka 50 kg ir svars, ko var cilvēkt krieni uz 200 reizēm. Viņš teica personīgais rekords 215. Redzēsim, kas notiek arī pārspēc. 215 reizes ir personīgais rekords. Vai būs 250, vai būs ceturdaļa tūkstotis reižu. To mēs arī šobrīd gaidām no Gerhardija. Vai to mēs šobrīd šeit redzēsim? Aiziet. Ceļam, reizītēji. Aiziet, varam atbalstīt Gerhardiju, lai viņš jūt, ka Rīgas reikinam viņu, lai viņš jūt, ka šeit pasaules līmeņa rezultāti. 222 reizes Gerhardis Semeņģevs.